Vasarsvētku dienā kristietība iegāja pasaulē. Tā nebija kāda jauna reliģija ar koledžas zināšanām, bet gan pārveidoti cilvēki. Viss, kas bija no vecā rauga, askētisks un slimīgs savā dabā, cēlās tai pretī ar spēcīgu opozīciju, bet tā negrīļojās un neapspriedās ne ar vienu no viņiem. Tā aktīvi pretojās katrai eksistējošai sistēmai un katram ieradumam, sadedzinot aiz sevis visus tiltus, kas veda uz formālismu. To varēja sasniegt tikai caur ugunsmēļu dāvanu. Jā, nāk prātā tāds priekšstats, ir milzīga atšķirība starp cilvēku vadītu kristietību un svētā gara vadītu kristietību. Un ļoti daudz visapkārt mēs redzam cilvēku vadītu kristietību. Un tāpēc gara vadītai kristietībai nav vietas, jo Dievs nekad nepārkāpj brīvās gribas robežas. Un Dievs strādā caur labprātīgajiem. Gara auglis ir labprātība. Tie, kas grib pakļauties Dievam, tur var darboties gars. Un tur, kur cilvēks grib vadīt kristietību, tur gars pakāpj malā. Tas man nāk prātā lasot šo tekstu. Turpinu lasīt. Cits rakstnieks ir teicis: pirmatnējās draudzes apsīkums un lejupslīde nāca kā rezultāts līdzsvara trūkumam. Bija lielāka vēlēšanās redzēt spēka izlauzumu un gara vadību, nekā izaudzēt jauno dabu, kas tiek dota individuālajiem tās locekļiem. Tajā pašā mirklī, kad mēs iekārojam lielus savu sekotāju pulkus un baudām prieku šajā lielajā pūlī, ko pievelk mūsu uzskatu demonstrācija un to pasniegšanas veids, un pazaudējam vēlēšanos redzēt izmainītu individuālo cilvēku dabu dievišķā plāna ietekmē, mēs sākam staigāt pa riņķi un sliedam atpakaļ Romas impērijas un tās sekotāju virzienā. Jā, tad ieraugot pūli, jātur tomēr skats uz Jēzu un uz Dieva svētā gara darbu. Sapratu, ka zemestrīce bija atvērusi daudzas sirdis. Tajā laikā īpaši dalīju savu pēdējo traktātu ar nosaukumu Pēdējais aicinājums. Tas šķita īpaši derīgs pēc zemestrīces. Svētdien 22. aprīlī es aiznesu 10 000 traktātu uz jaunās derības draudzi. Strādnieki tos rūpīgi izdalīja un ātri vien tie tika pilsētā izdalīti. Gandrīz katra draudze mūsu apgabalā strādāja virsstundas, lai tikai pārliecinātu cilvēkus, ka Dievam nav nekāda sakara ar zemestrīci un ka tā tikai radot cilvēkiem nevajadzīgas bailes. Tas bija tāpēc, ka gars klaudzināja pie cilvēku sirdīm, sniegdams pārliecību par pretējo. Jūtu, ka sludinātāji visapkārt tiek masveidā sātana lietoti, lai apslēpētu viņa balsi. Pat skolotāji skolās smagi strādāja, lai pārliecinātu bērnus, ka Dievam nav vajadzīga zemestrīce. Velns veica milzīgu propagandu visā šajā lietā. Kopš zemestrīces es daudz laika pavadīju lūgšanā un gulēju maz. Pēc zemestrīces Losandželosā tas kungs man teica, ka viņam ir vēsts, kas man jāpasaka cilvēkiem. Nākošajā sestdienā viņš man deva daļu no tās. Pirmdienā tika dota otrā daļa. Es beidzu to pierakstīt otrdien 12:30 naktī. Tā bija gatava iespīšanai. Zemojos tā kunga priekšā, un viņš mani sastapa spēcīgā veidā, kas kalpoja par apstiprinājumu, ka šī vēsts patiešām nāca no viņa. Nākošajā rītā man bija jādabū to iespiest. Kopš tā brīža līdz pat 4 no rīta es tiku brīnišķīgi parauts aizlūgšanas garā, jūtu Dieva dusmas pret cilvēkiem un lūgšanas laikā centos izturēt to uzlikto spiedienu.
Viņš man demonstrēja, cik šausmīgi viņu skumdina cilvēku vienaldzība attiecībā pret Dieva sodiem par grēku. San Francisco bija ļoti ļauna pilsēta. Viņš man demonstrēja, ka visa elle tikusi nonesta zemes virsū, lai paustu viņa zemestrīces balsi. Vēsts, ko viņš man deva, bija kā pretdarbība vienaldzības ietekmei. Cilvēki bija nostājušies pret viņu, nepieņemot viņu kā šīs zemestrīces autoru, un tagad runās viņš. Tā bija visai šausmīga vēsts, ko viņš man deva. Man nebija atļauts uzklausīt cilvēku jautājumus, bet tikai tā bija jāpasludina. Lai viņi atbild Dievam. Jūtu, ka pret mani ir nostājusies visa elle. Tā tas arī bija. Aizgāju gulēt 4 no rīta, piecēlos 7 un ar jauno vēsti steidzos uz tipogrāfiju. Gandrīz katra sirds uzdod jautājumu, vai to darījis Dievs? Bet instinkts cilvēkiem teica priekšā, ka to tik tiešām ir darījis Dievs. Pat ļaunie apzinājās šo faktu. Traktāts ātri kļuva pazīstams. Tajā pašā dienā ziņa par to nonāca presē, bet nākošās dienas pusdienlaikā man bija nozīmēta šī traktāta pirmā nopietnā izdalīšana. Jūtu, ka man jāsteidzas un tas jāizplata cik ātri vien iespējams. Man nāca atmiņā, ka 10. diena, kad es tiku no tā kunga aicināts lūgt, bija tā pati diena, kad es saņēmu pirmo no šiem traktātiem iespiestā veidā. Tagad es to visu sapratu. Ātri izdalīju šo vēsti misijās, baznīcās, salonos, biznesa iestādēs un faktiski visur, kā Losandželosā, tā arī Pasadenā. Bez tam es to aizsūtīju pa pastu 1000 strādnieku tuvākajās pilsētās brīvai izdalīšanai tur. Tas bija viens liels ticības darbs. Iesāku bez dolāra kabatā, bet Dievs mani nodrošināja ar naudu, cik bija vajadzīgs. Es strādāju daudz, katru dienu. Brālis un māsa Otermaņi tos izdalīja San Diego. Tur bija vajadzīga drosme. Daudzi jūsmoja par vēsti, bet vēl vairāk to ienīda. Devos ar tiem Losandželosas krogos, tā tika satraukta visa elle. Dievs sūtīja brāli Bohmeru no Pasadenas man palīdzēt. Brālis Bohmers palika ārpusē un lūdza, kamēr es ar tiem iegāju salonos. Cilvēki tur bija ļoti dusmīgi un dažreiz gribēja mani pat nogalināt. No San Francisco nāca ziņas, ka tur esot apstājies darbs. Cilvēkus pārņēma paniskas bailes. To panāca mana traktāta izplatīšana. Pret mani tika vērsts neparasts spiediens. Visa elle sagriezās ap mani, lai es pārtraucu vēsts izplatīšanu. Bet es nešaubījos nemirkli. Nepārtraukti jūtu Dieva roku pār mani šajā lietā. Cilvēki saņēma nopietnu aizrādījumu padomāt, kā Dievs runā caur zemestrīcēm un citām dabas spēku izpausmēm. Viņš mani sūtīja uz daudzām sapulcēm ar drosmīgu aicinājumu likt viņiem nožēlot grēkus un pāri par visām citām lietām meklēt viņu pašu. Azusa misijā mums nāca varens laiks. Svētie pazemojās Dieva priekšā. Kāda melnādainā māsa runāja mēlēs un pēc tam dziedāja tajās. Tur valdīja debesu atmosfēra. Svētdien, 11. maijā, es biju pabeidzis zemestrīces traktāta izplatīšanas darbu. Tad mani šī nasta atstāja. Mans darbs bija pabeigts. Bija publicēti 75 000 traktātu, un tie visi bija izplatīti Losandželosā un visā Dienvidu Kalifornijā, mazāk nekā 3 nedēļās. Apmēram tajā pašā laikā Oaklandā brālis Manlejs uz savas iniciatīvas bija iespiedis un izplatījis vēl 15 000 klāt. San Francisco zemestrīce patiešām bija Dieva balss uz cilvēkiem visā Klusā okeāna joslā. Tā tika vareni lietota, pārliecinot ļaudis par atmodu, ko tas kungs gatavojas sūtīt pēc īsa brīža. Sanajās Azusa dienās debesis un elle bija ienākušas pilsētā.
cilvēki bija tuvu salūšanai. Pār viņiem varenā veidā nāca pārliecības spēks. Viņi sakņupa uz ielām un pat uz galvenās ielas bez redzama iemesla. Apkārt Azusa misijai tika novilkta asins svītra, ko izdarīja gars. Kad cilvēki nonāca 2 vai 3 kvartālu attālumā no šīs vietas, visi viņa tika Dieva aizskarti.